Draudze Dieva valstības misija. Anglijā aicina tevi piedalīties dievkalpojumos klātienē un arī tiešraidē. Katru svētdienu 1:00 pēc Anglijas laika un 3:00 pēc Latvijas. Gaidām tevi, raksti savu lūgšanu vajadzību, mēs lūgsim par tevi un liecini par to, ko Dievs ir izdarījis tavā dzīvē. Dievkalpojuma tēma – lūgšanas un gavēņas spēks, sludinās mācītājs Gatis Gailis. Gaidām tevi, lai Dievs tevi svētī! Slavu Dievam par to, ka mēs varam būt atkal šeit, un paldies Dievam par šo kārtējo svētdienu, paldies par draudzi, paldies par katru no jums. Un Dievs ir labs, amen. Neskatoties to, kāda laika apstākļi ir ārā, Dievs ir labs, amen. Un Dievs kaut ko šodien ir sagatavojis priekš draudz, priekš katru no mums, un lai tas ir tā, ka mēs nākam Dievu namā, ka mēs nākam un mēs, kungs, ko tu vēlies šodien darīt, ko tu vēlies pateikt man. Un lai mēs katrs saņemam to, pēc kā mēs ilgojamies, amen. Jo Dievs ir labs, un viņš ir šeit, viņš ir klātesošs, jo Dieva vārds saka, kur 2 vai 3 sapulcējušies viņu vārdā, viņš ir viņu vidū, amen. Tas kungs ir šeit, un Jēzus ir šis draudz galva, un Jēzus ir mūsu kungs, un tāpēc mēs pagodināsim to kungu, mēs dziedāsim, mēs slavēsim, mēs varam dejot, varam priecāties un plaudēt, ja? Nav jāsēž uz vietas, vienkārši mēs varam, lai tā slavēšana ir priekš tā kunga. Amen. Nevis to, ka mēs darām kaut ko priekš cilvēkiem, lai tas nav dvēselis, bet lai tas ir tā, ka mēs nākam, mēs pagodinām to kungu, mēs sakam, Dievs, paldies par to, cik tu esi labs. Amen. Ko, sāksim ar lūkšanu un slavēsim to kungu. Paldies Tev, Tēt, paldies Tev, Jēzu, par šo dienu, paldies Tev, kungs, ka mēs varam pulcēties atkal kā draudz, kungs, sanāk Tavā namā, un mēs, kungs, svētais gars Tevi iecinām šajā vietā, mēs lūdzām, ka Tu nāc, ka Tu darbojies, un ka Tu dari to, ko Tu vēlies. Un mēs, kungs, esam Tev atvērti, mēs esam atvērti, un mēs gaidam uz Tev, svētais gars, ka Tu runā uz mūsu sirdīm, ka Tu pieskaries, ka Tu mūs atjauno, ka Tu mūs veldzē, Dievs, ka Tu mūs ved savā šajā dzīvības upē, kungs, kur mēs varam būt Tavās rokās, ka mēs varam baudīt Tavu klātbūtni, Tēvs. Un mēs gribam ar Tev sastapties, mēs gribam Tevī klausīties, mēs gribam Tev redzēt, mēs gribam redzēt Tavus brīnumu darbus, kungs. Tāpēc es Tev lūdzu, svētais gars, ka Tu pārdabīgā brīnumainā veidā, Dievs, šodien darbojies šeit draudzē, šeit dievkalpojumā, kungs. Mēs noliekam visas savus nastas, visas savus kaut kādas problēmas, vajadzības, mēs tās pienesam Jēzus pie Tavām kājām. Mēs tās atdodam Tev, kungs, un mēs paņemam Tavus nastas, kas ir viegls un patīkams, kungs. Un, jā, mēs gribam baudīt Tev, kungs, mēs gribam baudīt Tev šodien. Jo šis ir dievkalpojums, kungs, kur mēs sanākam kā draudz, un Tu, Dievs, darbojies. Un Tu pulcē draudz, Tu pulcē savu tautu, Tu pulcē savus dēls, savus meitas kopā, kungs. Un mēs Tev gribam slavēt un pateikties par to, cik Tu esi labs, Dievs. Paldies Tev. To visu to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Kurš ir mūžīgs, nemainīgs, vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Viņš dara brīnums mūsu dzīvē, un mēs pateicamies Viņam par katru lietu, ko mēs varam piedzīvot, un arī par to mēs slavēsim Viņu, lai tā kunga prieks ir mūsu sirdīs un šajā namā, šajā dienā, un slavēsim Viņu. Mēs pielūdzam Dievu, kurš reiz bija joprojām ir. Mēs pielūdzam to, kurš vienmēr arī būs. Viņš atvēra cietumu un pāršķēla jūru. Mans Dievs, Tev pieder uzvara. Mēs pielūdzam Dievu. Mēs pielūdzam Dievu, kurš reiz bija joprojām ir. Mēs pielūdzam Dievu, kurš arī būs. Viņš atvēra cietumu
šeit, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, ir prieks un ganāmā mums šodien, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, bez šaubām mūsu Dievs ir šeit, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Mēs pielūdzam Dievu, kurš spēj izglābt un dziedināt. Mēs pielūdzam to, kurš vienmēr ceļu rok. Jo viņš krustā nomīrā, rīta kapsot bija tukšs. Tu arvien novēl akmeņus. Ir prieks un ganāmā mums, ir prieks un ganāmā mums šodien, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, bez šaubām mūsu Dievs ir šeit, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Prieks un ganāmā mums, ir prieks un ganāmā mums šodien, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, bez šaubām mūsu Dievs ir šeit, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Nabagi bijām, nu mēs ķēnišķi, vergi reiz bijām, nu atbrīvoti, viss man ir viedots, es pieņem savu žēlastību, tava draudze, lai slavu dzied. Nabagi bijām, nu mēs ķēnišķi, vergi reiz bijām, nu atbrīvoti, viss man ir viedots, es pieņem savu žēlastību, tava draudze, lai slavu dzied. Ir prieks un ganāmā mums, ir prieks un ganāmā mums šodien, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, bez šaubām mūsu Dievs ir šeit, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, ir prieks un ganāmā mums šodien, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, bez šaubām mūsu Dievs ir šeit, un mēs neklusēsim, tevi slavēsim. Tieši tā, Dievs, mēs nevaram klusēt par to, ko tu dari un to, kas tu esi. Tu esi vienīgais kungs, tu esi vienīgais glābējs, tu esi tas, kurš spēj mūs atbrīvot un piepildīt un iepriecināt, un par to mēs arī dziedam tev. Vienīgi tu mans kungs, tu mans Dievs, tu mans glābēj Jēzu, spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi tu mans kungs, tu mans Dievs, tu mans glābēj Jēzu, spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi tu, Jēzu, esi man viss. Vienīgi tev, kungs, Jēzu, vēlos mūžām dziedāt slavas dziesmas. Vienīgi tu, Jēzu, esi man viss, esi man viss. Vienīgi tev,
spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi tu mans kungs, tu mans Dievs, tu mans glābēj, Jēzu, spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi tu, Jēzu, esi man viss, esi man viss. Vienīgi tev, kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slavas dziesmas. Vienīgi tu, Jēzu, esi man viss, esi man viss. Vienīgi tev, kungs, vēlos mūžam dziedāt slavas dziesmas. Vienīgi tu. Jēzu, Jēzu, mēs tevi slavējam, Jēzu, Jēzu, mēs tevi godinām, Jēzu, Jēzu, mēs tevi pielūdzam, Jēzu, Jēzu, tev mūžam gods lai skan. Jēzu, Jēzu, mēs tevi slavējam, Jēzu, Jēzu, mēs tevi godinām, Jēzu, Jēzu, mēs tevi pielūdzam, Jēzu, Jēzu, tev mūžam gods lai skan. Tev mūžam gods lai skan. Tev mūžam gods lai skan. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, tavs krustīgi brīnumainis, skaists un cēls. Zemu kritušo tas augstu ceļ, uz mūžiem smago nastu projām vēl. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, viss tevi nomazgāts un tevi svēts. Tavs vārds man dāvināts un gāras spēks. Es nopļauts lauks, kas tevis rasts un sēts. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plī, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīvo. Mēs tevis aicinātie priesteri, tavi svētie taisnības ozoli. Tavā spēkā iesim, kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plī, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plī, lai tava prieka
tavas glābšanas mūros, lai dzīvo. Ik viens, kam satrieks un izmisīts gars, tava roka ik vienu, lai iever pa pielūgsmes vārtiem. Lai tava prieka eļļa līst, lai saru vietā mīlestības karoks plīj, lai tava prieka eļļa līst, lai saru vietā mīlestības karoks plīj, lai tava prieka eļļa līst, lai saru vietā mīlestības karoks plīj, lai tava prieka eļļa līst, lai saru vietā mīlestības karoks plīvo. Paldies Tev, debes Tēvs, ka tā ir Tava mīlestības ceļa, kas līst pār mums, un ka Tu skaties uz mums kā uz saviem bērniem, un Tu gribi redzēt mūs laimīgus, Tu gribi redzēt mūs priecīgus, ka mēs nākam pie Tevis ar katru savu jautājumu, ar katru savu vajadzību. Un paldies, Dievs, ka Tu turi mūs cieši savās rokās, un Tu mūs neatlaidi. Tu vienmēr redzi mūs, lai kur mēs būtu, lai ko mēs darītu. Tu esi visur esošs, mūžīgais Dievs, slāva Tev. Es bērns tavs, savās plaukstās mani nes. Cieši turot sev klāt, mani vadītu. Tevs mācīt, neko nepaturēt sev, atdot tavās rokās visu, kas man dāvs. Es bērns, savās plaukstās mani nes. Cieši turot sev klāt, mani vadītu. Tevs mācīt, neko nepaturēt sev, atdot tavās rokās visu, kas man dāvs. Jo es zinu, mani neatstāsi Tu. Uz debes mājām ar mani kopā iesi Tu. Tad vaigu vaigā Tevi, Jēzu, satikšu. Visas skumjas, visas asaras man žūs. Jo es zinu, mani neatstāsi
mājām ar mani kopā iesi tu. Tad vaigu vaigā, vaigu vaigā tevi, Jēzus, satikšu. Visas skumjas, visas asaras man žūs. Visas skumjas, visas asaras man žūs. Jūs varat apsēsties. Jā, Tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies Tev, debes Tēvs, par šiem vārdiem, Dievs, kas tādu aizskārs sirdi, Tēvs, kad šajā dziesmā mēs varam izdziedāt, Dievs, to, kad Tu nekad mūs neatstās. Dievs, nekad Tu mūs neatstās, ka Tu esi mūsu mīlošais Tēvs, kurš rūpēs par saviem bērniem, Dievs, un tāpēc paldies Tev par šo dārgo mīlestību, kungs, ko Tu esi izlējis par katru no mums, ka Tu esi teicis savā vārdā, kaut māte vai tēvs Tev atstās, es Tev neatstāšu nekad. Tas kungs Tev šodien saka, es Tev, mans mīļais bērns, es Tev neatstāšu nekad. Lai kur Tu iet, lai kādām vētrām, kādām problēmām, kādiem ūdeņiem, tās Tev nenoslīcinās, uguns Tev nesadedzinās. Tas kungs ir ar Tev, un tas kungs tur savu roku pār Tev. Un viņš Tev nes uz savām rokām, tāpēc, ka viņš ir Tavs debes Tēvs. Un viņš ir atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, viņš ir atdevis Jēzu Kristu par katru no mums, tāpēc, ka tā ir Tēva mīlestība. Lai Tu un es mēs nepazūst, bet mēs iemantot mūžīgo dzīvību. Tas ir tas, kas skan manā garā šajā brīdī. Tas kungs saka, par Tevi mans bērns ir samaksāt ļoti dārga cena. Tāpēc tā ir mana mīlestība, un tas kungs saka, pieņem šo manu mīlestību, pieņem, jo mana mīlestība ir tā, kas dziedina, mana mīlestība ir tā, kas Tev izmaina, mana mīlestība ir tā, kas Tev apklāja, mana mīlestība ir tā, kas Tev nodrošina. Un tas kungs saka, bailēs nav mīlestība. Ja tavā dzīvē ir bailes, tad tas kungs saka, kad mīlestība aizdzen bailes, mīlestība aizdzen bailes. Un tas kungs grib, ka tu iesakņojies viņa mīlestībā. Tad tev nebūs vairs jābaidās. Tas ir tas, kas skan manā garā. Paldies Tev, debes Tēvs. Un mēs pieņemam šo Tavu mīlestību, mēs pieņemam šo aba Tēva mīlestību, kungs, kas ir bez nosacījuma, kungs, un kas ir pilna ar Tavu gūdību, ar Tavu slavu, Tēvs. Paldies Tev, kungs. To visu Tev lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Un ko, mīļa, slavu Dievam. Paldies, ka mēs varējām pagodināt to kungu, mēs varējām slavēt. Un mēs arī šobrīd mēs varam pienest Dievam tādu slavas un pateicību upuru, un es aicinu, ka mēs varam pienest ziedojumus, un mēs varam dot tam kungam. Un lai Dievs bagātīgi sveitī katru, kurš var dot, kurš nevar dot, un man lūkšana, lai par Tavu dzīvi, lai par Tavu namu izlējās pārdabīgi Dievu klātbūt un Dievu svētības. Amen. Un mēs varam ziedot ir šeit kastīti, ir aizmugurē kastīti, kurš vēlas arī iet aizmugurē, un mums ir arī online, mums ir bankas konts, kurš grib var arī ziedot online. Tā kā, lai Dievs svētī.
varam pienest, šos ziedojumus, mēs varam pagodināt Tavu vārdu, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi labs, ka Tu vienmēr dod saviem bērniem, ka Tu esi Dievs, ka Tu esi Tēvs, kurš nodrošina savus bērnus, Tēvs. Un mēs lūdzam, kungs, ka Tu svētī šo visu, ko mēs varējām pienest Tev, Tēvs, lai tas viss ir Tavas valstības celšanai, lai tas ir viss Tavam godam, kungs. Un mēs lūdzam, Dievs, lai Tu dod gudrību arī šīs finanses izlietot Tavas valstības celšanai, kungs. Un es lūdzu, Tēvs, arī par ikvienu, Dievs, lai tāda pārdabīga finanšā nodrošināšana, lai Dievs nevienam netrūks, Tēvs, lai visiem ir un vēl paliek pāri, un, kā Tavs vārds saka, labiem darbiem vēl, kungs. Tāpēc es lūdzu Tavu svētību, Tavu finanšu svētību par katru nam, Dievs, ka Tu ikvienu pabaro, Tēvs, un es arī lūdzu par tiem, kuriem nav, Tēvs, arī, kam nav ko ēst, es lūdzu, Dievs, ka Tu izsūti savus eņģeļus, savus kraukļus, Tēvs, kas var pabarot ikvienu, Dievs. Paldies Tev, kungs. Un lai tas viss, Dievs, ir Tavam godam, Tēvs. Paldies Tev. To visu Tev lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Amen. Tad mēs turpinām par īsiem tādiem ziņojumiem, kas mums ir otrdienās, mums ir Bībeles mācība. Bībeles mācība mums notiek tagad 2 reizes mēnesī, ja, katru otro nedēļu otrdienā 7:00. Bībeles mācības vadu es. Tā kā šito otrdienu mums nebija, bet būs nākamā otrdiena, ja? Tātad nākamā otrdiena 7:00 mums būs Bībeles studija, Bībeles mācības. Tad trešdienās mums ir sievu lūkšanas 7:00 WhatsApp grupiņā, un ceturtdienās 7:00 mums ir draudzes lūkšana, arī WhatsApp grupā, ja? 7:00. Tad mums paliek 1. novembris, ja? Jaunietēm. Tas 1. novembris jaunietēm 7:00 būs pasākums, būs tikšanās. Tic, ka tas būs svētīgs laiks. Jūs varat sīkāk jautāt Līgai vai Ievai. Viņas zina vairāk pateikt pa programmu, kas un kā būs. Ja? Tā kā, tas ir 1. novembris. Tas jau vairs nav tālu, principā 10 dienas. Un viena laba ziņa ir tas, ka mācītais Andrs lido mājās. Misija noslēgusies veiksmīgi. Dvēseles daudz ir glābts, cilvēki ir sastapušies ar Jēzu, ar Dievu mīlestību, cilvēki ir dziedināti un ir pabaroti, ir izpirkt no verdzības, bet Andrs būs nākamā svētdien, tad viņš daudz, es domāju, mums liecinās un stāstīs, ko Dievs darīja Pakistānā. Tā kā slavu Dievam, ka mēs arī kā draudze varam būt par svētību misijai, ja? Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs varam dot uz āru, ka mēs varam aizskart ne tikai šeit Anglijā, bet mēs arī varam būt par svētību citiem cilvēkiem, kas dzīvo citur pasaulē. Un tā kā lūdzam, lai Dievs turpina vadīt, turpina lietot tur, kur mēs esam, un lai Dievs paplašina robežu, lai ved tur, kur mums vēl ir jābūt. Amen. Kas vēl mums no ziedojumiem, no ziņojumiem? Un sievietēm? Sieviešu tikšanās ir 9. novembrī. Spring Café Veikvildā, 3:00 līdz 5:00. Tā kā visas tās dāmas, kas vēlties satikties, mēs jūs aicinām sestdien, 9. novembrī, 3:00 pēcpusdienā Spring Café Veikvilda. Varbūt būtu forši jūs arī pateikt, ka jūs nāksiet, tad mēs varam sarunāt, varbūt, ko mēs kopā daram un tā. Un vēl no šīs dienas, manuprāt, no 20. datuma mēs nolēmām. Jā, šodien ir 20. jā. Jā, nolēmām, ka mēs sāksim atstarot Jēzu. Kā mēs viņu atstarosim? Jums ir idejas? Pirmkārt, mēs varētu savu logu izgaismot. Es domāju, Ziemassvētku lampiņas kaut kur jau noteikti jums ir saglabājušās. Tas nekas, ka vēl Ziemassvētki nav, bet vienalga jūs varat savu gaismu iedegt logā, kaut kādu foršu dekorāciju tur uztaisīt. Un nezinu, vai no papīra vai kādā citā formātā izgriezt kādus burtus un uzrakstīt kādu mesiģu, varat angļu valodā, par to, kas ir Jēzus un ka Jēzus ir pasaules gaisma vai Jēzus tevi mīl vai kādu citu tekstu, ko jums Dievs pamudina sirdī, lai mēs varētu tādu kā vēstījumu arī dot pretī tai tumsai, kas apkārt notiek, un jūs redzat, ka cilvēki ļoti
tā teikt, karstasinīgi dekorē savas mājas ar zirnekļu tīkliem, miroņu galvām un visu kaut ko citu, bet kāpēc mēs nevarētu dekorēt savu māju tā, kā mēs vēlētos, un tātad visi tie, kas iet garām, un ja tavs loks ir īpaši pamadāms, nu tad vēl skaistāk, ka tu vari pateikt kaut ko pozitīvu, kaut ko foršu, iedvesmojošu, varbūt kādu raksturvietu, kas tev ir sirdī, ko tu gribētu pateikt cilvēkiem. Un ticiet man, cilvēki lasa tekstu. Ja tu redzi burtus, tu 100% viņus izlasīs. Un ja tie burti ir lieli, vēl jau vairāk tu viņus izlasīs. Tas ir vienkārši mums asinīs. Mēs nespējam savādāk funkcionēt. Ja mēs redzam tekstu, mēs viņu lasam. Tā ir ļoti laba iespēja pat neko nesakot, kaut ko pateikt. Un otra lieta, kā jūs varat atstarot Jēzu, ir valkāt kādu krekliņu, apģērbu, varbūt ir jums kaut kas tāds, kur virsū ir kāds garīgs tāds message, un, nu, tā teikt, atklāti pateikt, es ticu Jēzum, es ticu Dievam, un tā ir man nostāja, tā ir man ticība, un tādā veidā, arī bez vārdiem, es varu pateikt kaut ko. Un tie, kas varbūt vēl to nezināja, ka jūs esat ticīgi, tad varbūt uzzinās. Un ko tu zini, varbūt kāds brālis vai māsa uzradīsies un teiks, wow, es arī ticu Dievam, varbūt mēs varam kopā kaut ko darīt. Vai arī kāds pienāks un teiks, es gribu zināt vairāk par to tavu ticību, vai tu vari man kaut ko pastāstīt. Un tad vēl mums bija doma par to, kad mēs uztaisītu paciņas, katrs savā mājā, es domāju, bet mēs jums mazliet tā kā piepalīdzēsim, jo ir mazas tādas kartiņas, kuras jūs varat paņemt, kas ir tā kā maz tāds evaņģēlijs, ko jūs varat ielikt tajās paciņās iekšā, un es domāju, ka jums nav, liels grūtības varbūt nopirkt kaut kādus saldumus, un tās paciņas pašiem uztaisīt, kā jūs domājat, 10, cik tur varētu atnākt tajā vakarā un pieklauvēt. Un tad to evaņģēliju tādā veidā pasniegt un iedot tiem bērniem rokās kaut ko labu. Ja jums ir kādas idejas, Andris, piemēram, ir nopircis superīgas rokas ar tādu Jēzus tev mīl un visādiem tādiem lozungiem, tā kā mēs noteikti tādas ieliksim. Varbūt kāda piekariņa vai vēl kaut kas, kas jums ir sirdī, varbūt kāds kaut ko var pats uzražot. Vēl laiks ir līdz 31. oktobrim. Tā kā varat vēl varbūt kaut ko atrast kādā internetu veiklā vai pasūtīt un tādā veidā, arī dot no sevis un pasludināt evaņģēliju. Redziet, jums pat nekur nebūs jāiet, viņi nāks pie jums. Lūk, tā kā, ja kāds pie jūs durvīm pieklauvē, tad jums būs iespēja pateikt kaut ko pozitīvu. Jā, nebaidieties. Tas nav par baidīšanos, bet par to, ka Dievs ir lielāks un nekas nevar būt pāri tam. Un nekas nevar jūs ietekmēt, nekādi tur mošķi, kas stāvēs jūs durvju priekšā, jo Jēzus gaisma ir jūsos, un Dievs ir lielāks nekā tas, kas pasaulē. Tā kā, lai Dievs jūs stiprina un svētī, un iesim ar prieku un drosmi, un visu šo nedēļu jau sāksim par to domāt, kā mēs pasludināsim Jēzu bez skaļiem vārdiem, bet, Jā, tā kā tur aizmugurē, tur, kur tā kastīti, tur ir tādi bukletiņi maziņi, ja, tā kā jūs varat droši pēc dievkalpojuma pieiet un paņemt, un tad jūs tajās paciņās varat ielikt. Vienkārši šis ir tāds laiks, kad tums aktivizējās, ja, visi šie Helovīņus, tad visur apkārt veikalos, un tāpat tās skolās būs, tāpat bendārzos. Vienkārši nesam gaismu, nesam Jēzu, Dievu vārdu, Dievu mīlestību un lūdzam. Es nezinu, kā jums, bet es garīgi izjūtu šo spiedienu, kāds ir šobrīd. Vienkārši, kas notiek ārā, kas notiek pasaulē. Garīgā telpa ir aktīva, bet tas, kas ir mūsos, ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Amen. Un mēs staigājam pāri visiem ienaidnieku spēkiem, kā Jēzus teica, es jums dodu varu staigāt pāri čūskām, skorpioniem un katram ienaidnieku spēkam, un tas jums nekaitēs. Tā kā mums ir Jēzus asiņu apsardzība, mums ir Jēzus vārda autoritāte, mēs esam stiprāki par to, kas ir pasaulē. Amen. Bet, lai mēs prezentējam, lai mēs nesam, lai mēs sludinām. Brīžos tie vienkārši kaut kādi pāris vārdi vai tava uzvedība, tava attieksme, un Dievs caur tevīm var strādāt. Amen. Ko? Bērni saprot, ir jau svētdienas skolā, viņiem ir tur tāda, šodien sākās jauna programma, viņi jau slavē paši, jau dejo dzied, un viss jau tur jau notiek. Tā kā mēs vienu dziesmu, ja, un ejam pie Dieva vārda.
ka ļauj man teikt, kā tevi es mīlu. Ļauj man teikt tavu žēlastību un tava skaistuma ānā ļauj man dzīvot, lūkoties, kungs, tevi ļauj, kad atskanēs tavs vārds, zeme drebēt sāks, debes stiprumi sakustēsījās, bet ļauj man teikt, kā tevi es mīlu. Dārgais glābēj, mans kungs un draugs, ļauj tavu maigo balsi dzirdēt, kad tu manu vārdu sauc, un tavu godu spēku redzēt vēlos, tava gara uguni jūst, un ja tūkstnesī man jāiet, ļauj tur tevi sastapt, mans kungs. Es sevi tev pilnām atdod, tik tev, mans kungs un draugs. Es vēlos teikt, kā tevi es mīlu, no sirds pēc tevis ilgojos, un iepazīt mīlestību es vēlos, no tavas sirds nebeidzamas, kas plūst. Žēlastībā man visu piedevi, esmu es nu Dieva bērns, kāpēc tik ļoti tevi mīlu. Dārgais glābēj, mans kungs un draugs, dārgais glābēj, mans kungs un draugs. Jā, kungs, paldies, Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu, kungs. Paldies, Tev, kungs, par šo garīgo maizi, ko mēs varēsim uzņemt šajā brīdī. Un es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu nāc šajā vietā, ka Tu piepildi šo vietu ar savu klātbūtni, kungs. Ka Tu pieskaries ikvienam, ka Tu aizskar ikvienu, Tēvs. Es lūdzu, kungs, par katru mūsu sirdīm, Dievs, lai tās ir atvērtas Tev. Kungs, lai mēs dzirdam ar savām sirds ausīm, ko Tu, Svētais Gars, grib šodien runāt, ko Tu grib pateikt mums. Un mēs lūdzam, kungs, lai nav nekādi šķēršļi, nav nekādas barjeras Tavam vārdam, lai tas iesakņoties mūsu sirdī. Es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu iztīri mūsu sirds, ka šīs mūsu sirds var būt, kā Tavs vārds saka, šī laba augsne, kur Tavs vārds iesējas un nes simtkārtīgus augļus, kur nenāk nekādas vārnas un nenozog Tavu vārdu, kur nav nekādi ērkšķi, kur nav nekādi ceļmāls, kur saulu izkaltē,
Bet, Dievs, lai Tavs vārds ir šajās mūsu sirdīs, kas ir šī labā augsne. Es ticu, kungs, ka katrs ik viens šodien saņems savu brīnumu. Es lūdzu, Svētais Gars, šajā brīdī aktīvi darbojies. Es lūdzu, lai nāk, kungs, Tavs spēks šajā vietā. Lai nāk Tavs svaidījums šajā vietā, kungs. Kungs, es nolieku visu pie Tavām kājām. Es atdodu šo mikrofonu Tev, Svētais Gars, lai Tu sludini, lai Tu darbojies. Lai Tu saki to, ko Tu vēlēsi šodien pateikt katram no mums, Dievs. Ne mans prāts, ne mani vārdi, Dievs, bet Tavi vārdi, Tavs prāts, Tavs domas, Tavi ceļi, kungs. Un ka Tu netiec, Svētais Gars, apslāpēts un ierobežots. Kungs, dari to, ko Tu gribi šodien darīt. Kungs, pieskaries. Pieskaries, Svētais Gars. Pieskaries, Svētais Gars. Коснись, Дух Святой. Коснись, Дух Святой. Аллилуйя, Диos. Lai Tavu godība atnāk šeit. Lai Tavu godība Tēt atnāk šeit. Kungs, mēs gaidam uz Tevi. Mēs gaidam uz Tevi, Svētais Gars. Halleluja. Es lūdzu pēc atvērtām debesīm, lai Tavi eņģeļi nokāp šeit, lai Tavi eņģeļi kalpo šeit. Mīļais Jēzus, es lūdzu, lai Tavi eņģeļi kalpo šeit. Lai ieplūst šajā vietā Tavu dzīvības upe, Tēvs. Lai ieplūst, kungs, šī svaidījuma upe, Tēvs, Jēzus vārdā, kungs. Lai Tu, Dievs, atmodini ikvienu, Tēvs. Es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu pieskaries ik viens, kungs, kurš jūtas, Dievs, nospies. Es lūdzu, lai atnāk, kungs, tāda atspirkšana. Es lūdzu, Tēvs, ik viens, kurš jūtas depresijā, lai atnāk, kungs, brīvība Jēzus vārdā. Es lūdzu, Tēvs, ik viens, kurš jūtas slims, lai atnāk dziedināšana Jēzus vārdā. Ik viens, kuram ir bezcerība, lai atnāk cerība Jēzus vārdā. Ik viens, kurš dzīvo savos cietokšņos Jēzus vārdā, lai atnāk pilnīgi izlaušanās, lai atnāk pilnīgi brīvība Jēzus vārdā, Tēvs. Halleluja, Dievs. Ik viens, kurš ir nospiest, lai atnāk brīvība Jēzus vārdā. Halleluja. Kungs saka, tur, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Amen. Tur, kur ir Dieva gars, tur ir brīvība. Tas kungs ir šeit. Dieva gars ir šeit. Un šajā vietā ir brīvība. Halleluja.
gars, svētais gars, nāc pieskaries, svētais gars, ak nāc, man pieskaries, svētais gars, ak nāc, man pieskaries, svētais gars, Duh Svētoj, Duh Svētoj, kas nīs miņā, Duh Svētoj, Duh Svētoj, Duh Svētoj, kas nīs miņā, Duh Svētoj, kas nīs miņā, Duh Svētoj, kas nīs, o, kas nīs miņā, Duh Svētoj. Tā saka tas kungs 18. psalmā no 1. līdz 4. pantam. Dziedātāju vadonim Dāvida kunga kalpu dziesma. Šīs dziesmas vārds viņš veltīja tam kungam, ka tas kungs viņu bija izglābis no visu viņa ienaidnieku un no Saula rokas. Viņš teica: es tevi mīlu no sirds dziļumiem, kungs mans stiprums. Tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas raks, un mans augstais palīgs. Es piesaukšu to kungu, kas augsti teicams, un tad es tikšu pestīts no saviem ienaidniekiem. Amen. Tas ir tas, kas skanēja manā garā. Tas kungs grib, ka mēs viņu slavējam. Un tas kungs grib, kad mēs viņu noliekam par savu dzīves stipru akmenu, par pīlu, par klīnu, kur patvērties. Un vienalga, kā Dāvids rakstīja, vienalga, kāda ienaidnieka apkarš, viņš saka, es piesaukšu to kungu. Amen. Halleluja. Jā, paldies tev, kungs. Nu, ko iesim pie Dieva vārda? Šodien ir tēma gavēšanas un lūkšanas spēks. Un šī tāda ļoti interesanta tēma un ļoti patiesībā kristiešu dzīvē viņa ir ļoti vajadzīga un ļoti aktuāla un spēcīga lieta, jo mēs daudz esam runājuši un sludinājuši un tāpat dzirdējuši un skatījušies visu pa lūkšanām, bet par gavēšanu īstenībā ļoti maz, kas pieķerās šai tēmai. Bet mēs iziesim cauri, ko Bībele mums māca, ko Bībele māca par gavēšanu un par lūkšanu kā tādu. Un ziniet, Bībele ļoti daudz runā par gavēšanu un lūkšanu. Ja mēs lasam no Bībeles, no 1. Mūzes grāmatai, tad vecā derībā gavēšana un lūkšana bija ļoti aktuāla. Tāpēc, kad Izraēla tauta, kā mēs jau esam lasījuši un zinām, kad viņa bija Dievam ļoti spītīga tauta, nepaklausīga, stūrgalvīga, Dievs viņu ļoti mīlēja un mīl, bet tai pašā laikā viņa bija kā tāds niķīgs, izlutināts bērns, kurš pārkāp robežas visu laiku. Un tad Dievam vajadzēja kaut kā viņus disciplinēt vienmēr un pāraudzināt, un tad Dievs tā kā sūtīja kāds spēcīgāks karaspēks, bet Dievs vienmēr deva iespēju atgriezties, Dievs vienmēr deva iespēju nākt atpakaļ. Bet viena no lietām, kas viņiem bija jādara, viņiem bija jāgavē,
jāgavē, jāzemojās Dievu priekšā, jālūdz Dievam piedošanu. Un, ja mēs skatāmies tajā Bībeles kontekstā cauri, tad 3 tādi lielie smagsvari, kas mums dod piemēru. Pirmais ir Jēzus. Ja? Jēzus mums ir vislabākais piemērs. Vispār, ja mēs ejam cauri Bībelē, jeb kādai tēmai, Jēzus ir mūsu labākais piemērs. Tāpēc, ka viņš nāca uz šīs zemes un viņš mums parādīja, kā ir pareizi jādzīvo, kā pareizi jāizturās pret cilvēkiem, ko vajag darīt, ko nevajag darīt. Otrais bija Mūzes, un trešais bija Elija. Un visi viņi izgāja, principā viņiem visiem 3 bija 40 dienas gavēns. Viņi nēd un nedzēra 40 dienas un 40 naktis. Un ja mēs skatāmies Mūzum, šīs 40 dienas bija tad, kad viņš uzkāpa kalnā. Viņš paņēma Āronu, viņš paņēma līdzā vēl tur šos priesteris, man liekas, viņi bija 70. Un Dievs teica, nāc sastapties ar mani. Iedomājies, Dievs nolaidās mākonī un Dievs aicināja Mūzu iekšā. Un Mūzes iegāja mākonī, sastapties ar kungu. Un viņš 40 dienas bija tajā mākonī, Dieva klātbūtnē. Un viņš nedzēra. Iedomājies, ka tu esi Dieva klātbūtnē. Ja tu esi Dieva klātbūtnē, tev vispār pat negribās neēst, nedzert. Un tas ir tas, ko es lasīju šajā stāstā par Mūzu. Viņš vienkārši bija Dieva klātbūtnē, un tas, kas atnāca manā sirdī, šī atziņa, šī atklāsuma, ka tad, kad tu esi Dieva klātbūtnē, tev negribās neēst, nedzert, tev vienkārši gribās baudīt laiku ar Dievu, un kā Dieva vārds saka, kad cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un Elijam bija interesants stāsts, tad, kad Elijam bija šī cīņa ar šiem Bāla priesteriem, ka viņiem bija uz altāra jāupurē, un kad šiem Bāla priesteriem nekas tur nenotika. Tad, kad Elija upurēja šo upuru tam kungam, tā nonāca Dieva uguns. Un, kā mēs lasām šajā ķēniņa grāmatā, tad Elija bēga no šīs sievietes Jezebels, ja, kas bija Ahabam, šim Izraēla ķēniņam sieva, jo viņi gribēja nogalināt Eliju. Un tur interesanti ir rakstīts tajā stāstā, kad piestājās eņģeļi Elijam. Piestājās eņģeļi šajā Karmela kalnā, un viņi baroja, viņi deva Elijam ēst, viņi deva Elijam dzert. Un tad eņģelis teica, uzņem šo barību, uzņem šo ūdeni, jo tev būs jāiet garš ceļš. Un Elija pēc tam no tā Karmela kalna, viņš gājas Horeb kalnu 40 dienas un 40 naktis. Iedomājies, viņš neēda 40 dienas, 40 naktis, un viņš gāja no Karmela kalna uz Horeb kalnu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sastapās ar Dievu. Atkal viņš sastapās ar Dievu. Un šajā Horeb kalnā Dievs runāja ar Eliju. Jo Elija bija tā izbijies, ka viņš gribēja pat, lai Dievs viņu ņem projām. Bet viņš aizgāja, viņš sastapās ar to kungu, un tas kungs iedeva Elijam instrukcijas, kas viņam jādara tālāk, un, kā mēs lasām tālāk ķēniņa grāmatā, tad Elija atstāja šo pēctes Elijas, kurš turpināja Elijas iesākto. Šis svaidījums nogāja tālāk. Un par Jēzus runāšu tālāk, man būs tālāk viens punkts. Bet vēl viena persona ir Estere. Esat lasījuši Esteres grāmatu, ja, ka mēs zinām, ir šie ebriem, ir šie Purim svētki, kad Esteres grāmatā, ka gribēja, tāds Hamans bija vīrs, kurš gribēja ar viltu, ja, viņš ar viltu iemantoja šo autoritāti, un viņš gribēja nogalināt visus jūdus, iznīcināt visus jūdus. Un viņš pat izdeva tādu pavēli, ja, un kad vienkārši šie visi jūdi ir jāiznīcina. Bet Dievs bija nolicis īstā laikā ķēniņien Esteru, kurai bija tajā laikā jāpiedzimst un bija jābūt. Viņa bija skaista. Un viņai bija jāiet pie šī ķēniņa, lai izlūgto šo labvēlību, lai kaut kas izmainītos. Un tas, ko viņa darīja, viņa aizgāja pie savas tautas un viņa teica, gavējiet, lai visa tauta gavē 3 dienas, 3 nakts par to, ka viņi ies pie ķēniņa. Nākamais, Jošafats. Jošafats bija jūdu ķēniņš. Un šis arī interesants stāsts, tas ir 2. laika. Jūs varat izlasīt 2. laika 21:37. Jošafats bija jūdu ķēniņš, kuru ielēncā Moāba, Amon
šis karaspēks un gribēja iznīcināt viņus visus. Un viņi bija ļoti nežēlīgi karaspēki, ļoti lieli. Un Jošafats bija ļoti uzticīgs, dievbijīgs vīrs. Un tas, ko viņš teica visai tautai, viņš teica, mēs gavēsim, un lai tas kungs nāk un palīdz. Jo viņš zināja, ka Dievs ir uzticīgs, ka Dievs viņus nekad nav atstājis. Un tajā laikā, kad viņš pasludināja gavēni, iedomājies, nāk tev, karaspēks nāk, lai tevi iznīcinātu. Un viņi ko darīja? Viņi gavēja un lūdz, un viņi slavēja Dievu. Tad Dievs vienkārši atnāca un viņš sāk runāt. Viņš teica, nostādiet tur slavētājs, tur tā viņš sakārtoja reāli karaspēku. Dievs iedeva stratēģiju, kā viņiem jāiet, un viņi gāja šajā cīņā pretī. Un patiesībā viņi vispār nemaz necīnījās ar viņiem. Tāpēc, ka Dievs izdarīja tā, ka viņš uztaisīja, ka vēl viens kaut kāds karaspēks nāca, un viņi savā starpā sāk cīnīties, un viņi viens otru iznīcināja. Un tad, kad Jošafats aizgāja līdz tā ielējai, kur viņam bija jācīnās, viņš skaties, viņi visi bija beigti jau. Un viņi savāc visu dārgums, viņi savāc visus ieroči, visu. Gavēšana un lūkšana, tas palīdz un atbrīvo Dievu spēku mūsu dzīvēs. Tātad gavēšana un lūkšana viņi palīdz un atbrīvo Dievu spēku mūsu dzīvēs. Mēs brīžos varam lūgt, un nekas nenotiek. Bet viena no lietām, ka mēs pieliekam lūkšanai plus gavēšanu. Un tas pats bija ar Ninivu. Tad, kad Jona, šis pravietis, kuram bija jāiet un jāsludina Ninivai, kad Dievs nāks un viņus izpostīs, tad Dievs iedeva viņiem laiku, lai viņi nožēlot un atgrieztos. Un šis Ninivas ķēniņš, viņš izsludināja visā tautā gavēni. Viņš pateica, visi gavēs. Pat lopiem bija jāvāk sēru drēbes, virsū šis drāns, šis maisu drāns. Viņiem visiem bija jāgavē, viņiem bija jānožēlo visu, ko viņi ir darījuši nepareizi. Viņiem bija jāgavē, viņiem bija jālūdz. Un Dievs izmainīja savu spriedumu, un Dievs apžēlojās. Tāpēc ir dažādi stāsti, jā. Dieva dusmas nāk, Dievs grib iznīcināt. Mēs gavējam, mēs lūdzam, Dievs izmaina spriedumu. Nāk ienaidnieks spēki, grib tevi iznīcināt, mēs gavējam, mēs lūdzam, un Dievs pakārto tā, ka tev vispār nav jācīnās, ka Dievs tavā vietā izcīna uzvar. Un neviens mats no tavas galvas nenokrīt, neviena asins pilīt. Tātad, kas ir gavēnis? Saskaņā ar Bībeles piemēriem gavēšana ir kādu laiku atturēšanās no ēdiena vai dzēriena, lai meklētu Dievu nopietnās lūkšanās. Visur, kur mēs Bībelē skatāmies, kā viņiem bija jāgavē, viņi atteicās pārsvarā no ēdiena un no ūdens. Ja, tās bija divas svarīgākās tādas lietas, no kā viņi atteicās. Un tas bija, lai viņi meklētu Dievu, nevis tas, lai viņi badoties, bet tas bija, lai viņi meklētu un saņemtu kaut kādu atrisinājumu savās dzīvēs, savās situācijās. Kad mēs gavējam, tad mēs novēršam lietas, kas ikdienā piesaist mūsu uzmanību, un dziļi koncentrējamies uz viņu. Tad, kad mēs esam gavēšanā un lūkšanā, tad mēs vienkārši paņemam fokusu no kaut kādām ikdienas lietām. Un koncentrēšanās un mērķis ir sastapties ar Dievu, klausīties viņā, saņemt atbildes, saņemt norādījumus, visu, ko Dievs grib teikt, ko viņš grib runāt. Ja? Tās lietas, kas mums ir varbūt bijušas svarīgākas par viņu, tās mēs gavēšanas un lūkšanas laikā vienkārši noliekam malā, un mēs ejam, lai sastaptos ar to kungu. Gavējot, Dievs mums parādīs mūsu dzīves jomas, kurās mēs viņu ierobežojam, un veidus, kā mēs cenšamies kontrolēt savu dzīvi, nevis ļaut viņam mūs vadīt. Tātad gavēšanā Dievs uzrādīs, kas ir tās jomas, katra mūsu dzīvē, kas nav sakārtots, vai kur mēs Dievu ierobežojam, kur mēs gribam savu egoismu spodrināt, kur mēs gribam kaut ko darīt, kur mēs gribam sevi vadīt, savu dzīvi vadīt, nevis ļaut, lai Dievs vada, lai Dievs mūs māca. Ja? Gavēšanā mēs saņemam to, ka Dievs mums parāda, šitas tavā dzīvē ir nepareizs. Tas ir svarīgāks par mani, ja? Dievs saka, šitas tev jānoliek ir malā. Atšķirsim Mateja evaņģēliju 16, 13, 19. Mateja evaņģēliju 16. nodaļa, 13, 19.
Mata evaņģēlija 16, 13, 19, un tur ir rakstīts. Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cēzarē robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja, ko ļaudis saka par cilvēku dēlu, kas viņš esot. Un viņi atbildēja, citi saka Jānis Kristītājs, citi Ēlija, vēl citi Jeremija vai kāds no praviešiem. Viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Tad Sīmans Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja viņam un sacīja, svētīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un šitā. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klīnas es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Amen. Lūkšana un gavēšana, tā ir viena no atslēgām, ko Jēzus mums dod. Es gribu, lai jūs šito piefiksēt. Lūkšana un gavēšana ir viena no atslēgām, kas ir no tā kunga. Tad, kad viņš prasīja mācekļiem, kas es esmu, tad Pēters pateica, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un viņš teica, nevis tev miesa un asins tā atklāja, bet mans tēvs, kas debesīs. Tātad viņš saņēma tiešo atklāsumu no tēva. Un ko Jēzus teica tālāk? Tad, kad tev ir atklāsuma no tā kunga, tad uz to atklāsumu es gribu celt draudz, un ēlas vārtiem to nebūs uzvarēt. Un viņš teica, un es jums iedodu atslēgu. Tātad gavēšana un lūkšana ir atslēga, ka tu vari siet virs zemes kādu ienaidnieku spēku, un tas ir siets debesīs. Un tu vari atraisīt virs zemes kādu no ienaidnieku spēkiem, no tumsas spēkiem, viņš ir atraisīts debesīs. Gāvēšana un lūkšana ir viena no atslēgām, ko mēs varam efektīvi izmantot savās garīgajās cīņās. Tad, kad mēs ejam kaut kādiem garīgiem procesiem cauri, tad mēs šajā lūkšanā un gavēšanā mēs paņemam šo atslēgu un mēs sasaistam visus ienaidnieku spēkus, kas pret mums ir koncentrējušies. Un mēs atraisam no visiem ienaidnieku spēkiem sevi, vai par kuriem mēs gavējam. Un tas viss notiek garīgajā atmosfērā. Tāpēc tur ir rakstīts, to, ko jūs iesiet vai atraisīsiet virs zemes, viņš būs atraisīts debesīs. Jo pirmais mēs atceramies, ka mēs necīnāmies ne pret miesu un asinīm. Amen. Mēs cīnāmies pret tumsības spēkiem šajā telpā. Tās visi garīgas cīņas, tie visi garīgi procesi, kas var ietekmēt mūs fiziski. Tāpēc gavēšana un lūkšana garīgajā telpā kaut ko atraisa. Tātad gavēnis palīdz atbrīvot Dieva spēku mūsu dzīvē. Amen. Dieva spēks atnāk, mēs ar gavēnu un lūkšanu mēs atbrīvojam, ka Dieva spēks atnāk pārdabīgā veidā mūsu dzīvē, viņš kaut ko dara pie mums. Tas palīdz novērst mūsos esošo jucekli un atbrīvo svēto garu. Ja mūsos ir kaut kāds juceklis un mēs nezinām, ko darīt, kas notiek, manā dzīvē ir bardaks, kungs, pa labi, pa kreisi, kas notiek, tas ir juceklis, tas ir hauss. Tad, kad mēs paņemam gavēnu un mēs lūdzam, tad mēs atbrīvojam Dieva spēku un mēs atbrīvojam, ka svētais gars var aktīvi darboties mūsu dzīvēs. Tas var sākt sazināties ar mums ar lielāku skaidrību un virzību. Gavēšanā un lūkšanā mēs skaidrāk saņemam norādījumus no Dieva un virzību, kas mums ir jādara. Lūkšanas un gavēšanas palīdz nostādīt mūsu sirds pazemībā pret Dievu. Tad, kad mēs esam gavēšanā un lūkšanā, tad mēs zemojamies Dievu priekšā. Un kā Bībele saka, kad Dievs pazemotiem dod žēlstību, lepniem stājas pretī. Amen? Tad, kad mēs gavējam, mēs saprotam, Dievs, es gribu tev, man tev vajag. Es nezinu, kā ar šitām lietām tik galā, kas manā dzīvē notiek. Un mēs nākam, un mēs nākam pazemībā. Mēs izlējam savu sirdi Dievu priekšā. Tas nav tā, ka es tagad ienāku, Dievs, kas tad notiek manā dzīvē, sakārto man dzīvi, beidz. Mēs tā nedaram. Pazemība ir, ka tu atnāc un tu samierinies Dievu priekšā, tu saki, kungs, tu sāc viņu pagodināt, tu sāc slavēt un tu nāc un tu zemojies Dievu priekšā. Šodien kristietībā un baznīcā gavēšana un lūkšanas ierocis ir ļoti mazinājies.
Mūsdienu kultūra rada pretestību disciplīnai un smagam darbam. Gavēšana prasa no tevs disciplīnu. Piekritīsiet? Tas nav viegli. Gavēšana nav viegli. Tas tomēr prasa no tevis kaut ko aizliegt, ka tu aizliedz sev, tu aizliedz kaut kādas lietas savā dzīvē. Un tas prasa piepūli, tas prasa smagu darbu arī. Un mūsdien draudz, mūsdien sabiedrība ir pieradusi pie skaistiem rezultātiem, skaistiem projektiem un programmām, aktivitātēm. Un tas, kas skanēja manā sirdī šorīt, viens teikums, dvēseliskums ir pārņēmis garīgumu. Ka šodien ļoti daudz grib lietas darīt dvēseliski, kas man patīk, kas manai dvēselē patīk, kas manām emocijām patīk, manam prātam, manām acīm, manām ausīm patīk klausīties. Tā ir dvēsele. Garīgums ir tas, kad Dievs runā uz garu, viņš nerunā uz dvēseli. Tāpēc Jēzus arī teica, kad viņš gāja kalnā lūgt, un viņš paņēma līdzā mācekļus, viņš teica, esiet nomodā, lūdziet Dievu, un mācekļiem acis krita ciet, un viņi gulēja, viņš nāca, viņš saka, kas jūs nevarat ne mirkli palikt nomodā ar mani. Un ko viņš teica tādus vārdus? Viņš teica, miers ir vāja, bet gars ir labprātīgs. Miesa negrib cīnīties, miesa grib pabaro mani. Pabaro mani. Es gribu ēst, es gribu gulēt. Ja. Gars ir modrs, gars grib sastapties ar Dievu. Gars ir tāds, ka tev dod tādu atspirdzinājumu. Miesa vienmēr tev slāpēs nost. Bet gars valda pār miesu. Ja mēs esam garīgi cilvēki, garīgs būtnes, mēs valdām pār miesu. Amen? Un mums ir jāvalda, mums ir jāpasaka savai miesai, miesa paliec mierā, dvēseli nomierinies. Ja? Garīgais valda par miesīgo. Tāpēc šis teikums man skanēja, dvēseliskums ir pārņēmis garīgumu. Un tas ir atgādinājums mums katram, tas ir tāds brīdinošs zvans, lai mēs nepaliekam dvēseliski. Kā Bībelē rakstīts, jūs garā iesākuši miesā gribat nobeigt. Ja? Lai mēs esam vienmēr, lai mums tas garīgums, lai mums vienmēr ir tāds modinātāja atgādinājums būt garīgiem. Ja? Lietas, lai nepāriet lietas dvēseliskumā. Nekas nevar aizstāt lūgšanu un gavēšanu, ja mēs patiešām gribam ienest Kristus uzvaru savā dzīvē, ģimenēs, draudzēs un tautā. Ja mēs gribam redzēt izmaiņas savā dzīvē, savā ģimenē, savos laulātos, savos bērnos, savos tuviniekos, savā nācijā, savā tautā, draudzē un tā tālāk, tad šī ir viena no atslēgām, viens no ieročiem, kur mēs varam panākt tādu izmaiņas. Tā ir gavēšana un lūgšana. Atšķirsim Lūkas evaņģēliju 4. nodaļu, 1. 2. pants. Lūkas evaņģēlijs 4, 1, 2, tātad es parunāšu par Jēzu kā par mūsu piemēru. Tātad mēs esam lasījuši evaņģēlijs. Amen. Visi ir lasījuši evaņģēlijs, vai ne? Visi ir. Es ticu, ka visi. Un mēs lasām pirmos pantos, bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas, tātad viņš tika kristīts ūdenī, ja? Un mēs lasām, ka tur nolaidās svētais gars, un viņš tika piepildīts ar svēto garu. Tātad viņš aizgāja no Jordānas, un garā tapa pa tūkstnesi vadīts, cik dienas? 40 dienas. Un kas notika? Un velna kārdināts. Tātad svētais gars ieved Jēzu tūkstnesī, 40 dienas viņš tapa kārdināts. 40 dienas viņš tapa kārdināts. Šīs dienās viņš nekā nebija ēdis, un kad tās bija pagājuši, viņam gribējās ēst. Tātad Jēzus svētā gara vadīts tika ievests tūkstnesī, 40 dienas viņš neko neēda, nedzēra, bet tur rakstīts ir, kad viņš tapa velna kārdināts. Un tur vēl rakstīts ir tālāk, kad eņģeļi viņam kalpoja. Eņģeļi bija kopā. Un tad, kad svētais gars nolaidās pirms ieiešanas tūkstnesī, tad Dievs no debesīm runājuši teica, tas ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un šis mums ir jāieseivo, jānostiprina savā prātā, kad Dievs
uz tevi un uz mani uz vienu saka, tu esi mans mīļais bērns, uz ko man ir labs prāts. Ja Dievs tev kaut kur ved cauri, vai viņš tev ved kaut kādās, nezinu, kur viņš tev veido, par personību, kur viņš tev veido par kādu garīgu ieroci, kalpošanam, aicinājumam, Dievs visu dara nolūku. Un nekas tāpat nav. Un Dievs nekad nedarīs tā, lai viņš tev pazemot. Ja Dievs tev kaut kur ved, viņš to dara ar nolūku, bet tev šie vārdi ir jāiesaivo sevī, ka tu esi mans mīļais bērns, tas kungs saka. Viņš no tevīm neatstāsies. Kā Jēzus iegāja tuksnesī, un viņš aizsūtīja Jēzum līdz eņģeļus, kas bija ar viņu kopā. Un Dievs zināja, kad Jēzus uzvarēs šo vēlnu kārdināšanu. Un interesanti, tad, kad tu esi gavēnī, tā kā Jēzum bija tuksnesī, nāca šīs kārdināšanas, ja? Par ēdienu, tur par bagātību, par slavu, ja? Un kā eņģeļi nesīs uz rokām. Bet tur ir interesanta lieta. 4.14. Tātad Lūkas evaņģēlī 4.14. Tātad viņš iegāja svētā garā un 14. pantā, bet Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju un viņa slāva izpaudās par visu apkārtni. Svētais gars ieveda Jēzus tuksnesī, bet viņš izgāja no tuksnes, no gavēņa, no kārdināšanas, viņš izgāja gara spēkā. Wow! Un tā ir atšķirība. Kad tu ieej gavēnī un tu iznāc ārā gara spēkā. Tu iznāc izmainīts, tu iznāc piepildīts. Tad, kad Jēzus iznāca ārā no tuksnes, tad viņš uzsāka savu kalpošanu. Un mēs lasām evaņģēlijos, viņš pārvērta ūdeni vīnā, viņš dziedināja slimos, cēla augšā mirušos, attaisīja acis un tā tālāk un tā tā. Viss notika. Bet viņš izgāja šim procesam, un tas ir vislabākais piemērs mūsu kristiešu dzīvē, ka pats kungs Jēzus, kurš nonāca uz zemi, pats parādīja pirmo priekšzīmi. Es iegāju tuksnesī un es gavēju. Un tas notika pirms viņa kalpošanas. Pirms viņa lielā aicinājuma, ka viņš gāja un kalpoja. Viņš izgāja cauri šim gavēnim. Un tur nav rakstīts, bet es sapratu savā sirdī. Tas nebija tā, ka viņš vienkārši sēdēja uz akmeņiem un 40 dienas vienkārši sēdēja. Es ticu, ka viņam bija ļoti daudz sarunu ar tēvu, ka viņš daudz ko runāja, lūdza, un Dievs viņu sagatavoja, gatavoja. Tātad atšķirsim Mateja evaņģēlī 6. nodaļu, Mateja evaņģēlī 6, 16, 18. Tātad Mateja evaņģēlī 6, 16, 18. Ko Jēzus māca par gavēšanu? Un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet kad tu gavē, svaidi savu galvu, mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Jēzus mācīja mācekļiem un arī viss, kas bija sapulcējušies. Tad, kad tu gavē, tad neizrādies. Nerādi, ka tu esi gavētājs. Nerādi, ka tu esi super pārgarīgs. Tad, kad tu gavē, tev nav jāizrādās nevienam cilvēkam, tev tas ir jādara slepenībā, un tev tas ir jādara priekš Dievu kā priekš tēvu. Amen. Un tur rakstīts, tikai tēvs redz slepenībā. Tad, kad tu gavē, tad tu ej savā lūkšana kambarī, vienalga, kur tu esi, bet lai tas notiek starp tevi un starp Dievu. Un tev nevienam nav jāreklamē sev, ka tu esi super gavētājs un tā tālāk. Tas viss notiek starp tevi un starp Dievu. Tāpēc viņš arī teica par farizējiem, kāpēc viņš to teica mācekļiem, tāpēc, ka farizēji vienmēr spodrināja sev. Reliģiskie pārstāv spodrināja sev. Jūs redziet, mēs tur lūdzām, mēs tur tās stundas lūdzām, mēs tur gavējam un tā tālāk, tas viss Dievam riebjās. Viņam tas ir pretīgs. Dievam nevajag, ka tu lec un ka tu reklamē un tu paliec lepens. Dievam vajag, ka tu to dari pazemībā un ka tu dari to tikai tu un viņš. Tad, kad
Tad, kad mēs gavējam un tad, kad mēs lūdzam, mēs ejam savā kambarī un mēs starp Dievu, ja? Runājam ar Dievu. Tātad gavēņa priekšrocības. Kad mēs gavējam, mēs pazemojam savu miesu un paļaujamies uz Dievu un viņa spēku. Ja? Tad mēs vienkārši noliekam savu miesu, mēs noliekam malā un mēs paļaujamies uz Dievu klātbūtni un uz viņa spēku, lai tas plūst. Mēs kļūstam jūtīgi pret to kungu, izraisot vairāk spēka atbrīvošanai mūsu dzīvē. Tad, kad tu esi šajā gavēšanas, lūkšanas procesā, tad vienkārši atbrīvojās, tu sāc palikt jūtīgāks pret Dievu, tu vairāk viņu sāc dzirdēt, tu vienkārši vairāk viņu sāc redzēt garīgi un atbrīvojās Dieva atmosfēra, Dieva valstības klātbūtne. Gavēns ir viens no Dieva noslēpumiem. Dēmoni kļūst nērti un dziedināšana kļūst ar vien izplatītāk. Pie atbrīvošanas un dziedināšanas gavēns ir regulāra prakse. Tad, kad ir gavēšana un lūkšana, tad ļaunie gāri vienkārši sāk manifestēt. Viņiem tas nepatīk. Un to mēs palasīsim tālāk, kad es iešu cauri. Tad, kad notiek atbrīvošana vai dziedināšana, tad gavēšana ir viena no šīm atslēgām, kur cilvēks var saņemt brīvību. Ja tev ir problēmas ar veselību un tu esi lūdzis un nekāds atrisinājums nav, tad tev ir jāpaņem gavēns plus lūkšana. Tev ir jāpaņem šī debesu valstības atslēga, lai tu varētu sasiet šo slimības dēmonu un viņš iedz debesīs. Un ka tu sev var atraisīt no šīs slimības un tu būsi atraisīts debesīs. Ja tu esi vēlna nomākts un ja tev vajadzīga ir atbrīvošana no kaut kādiem ļauniem gariem nešķīstiem. Nekas nepalīdz, cilvēki par tevīm brāļu, māsas, kalpotāju lūdzu, nekas nemainās, tad tev ir jāpaņem gavēns plus lūkšana. Ja tas ir ierocis, tā ir atslēga, kas liek ļauniem gariem vienkārši tevi atstāt. Ja mēs runājam par šo tēmu, par dēmoniem, tad mēs varam atšķirt Marka evaņģēlī 9. nodaļu. Marka evaņģēlī 9, 25, 29. Un tur ir ļoti tāds labs piemērs par kurmēmo zēnu. Tātad Marka evaņģēlīs 9, 25, 29. Un tur ir stāsts. Bet Jēzus redzēdams, ka ļaudis satecēja apdraudēja nešķīsto garu uz to sacīdams. Tu mēmais un kurlais gars, es tev pavēlu, izej ārā no tā un neieej vairs viņā. Tātad, ko Jēzus izdarīja? Viņš ieraudzīja, ka šis ļaunais nešķīstais gars ir šajā zēnā, viņš viņu apdraudēja. Viņš viņam pateica vienkārši, izej ārā no šī zēna. Un tas izgāja brēgdams un to stipri raustīdams, un viņš kļuva līdzīgs mironim, tā, ka daudz sacīja, tas ir nomiris. Bet Jēzus to ņēma pie rokas un piecēla, un tas uzcēlās. Un kad viņš namā bija iegājis, viņa mācekļi tam saurupi jautāja, kāpēc mēs nespējam to izdarīt? Un viņš tiem sacīja, šī suga citādi nevar iziet kā vien ar Dieva lūkšanu un gavēšanu. Amen. Iedomājies, mācekļiem Jēzus pirms tam teica, es jums dodu spēku. Es jums dodu autoritāti, ejiet, dziediniet, atbrīvojiet, lūdziet, celiet augšā mirušos. Viņi gāja, kad viņi tur sludināja, viņi atnāca atpakaļ, viņi teica, nešķīstie gari iziet, un tur cilvēki tiek dziedināti, un Jēzum bija prieks. Bet šeit viņi piegāja pie kurmēm uz zēnu, viņi nevarēja izdzīt. Viņi nevarēja izdzīt. Un piegāja Jēzus, tāpēc, ka Jēzus bija izgājis cauri tuksnesim, Jēzus bija izgājis cauri gavēnim. Un Jēzus uzreiz apdraudējumu pateica, ārā nešķīstais gars, vācies. Un šis ir tas pierādījums, kad ir lūkšana plus gavēšana, tā ir kā atombumba tums pasaulē. Ja tu lūdz un nekas nenotiek, paņem lūkšanu plus gavēšanu. Un es ticu, pastāvot, pamatojoties uz Dievu vārdu, kad būs atbrīvošana, būs dziedināšana.
Tātad gavēšana, ko mums var palīdzēt? Tātad palīdz uzsākt atmodu un garīgu izaugsmu. Caur gavēšanu un lūkšanu tas atver durvis atmodai un garīgai izaugsmai. Ja mēs skatāmies Joela grāmatu 2. nodaļu 12. pantu, arī Dieva dusmas bija, Dieva brīdinājums bija, ka Joela kā pravietis gāja un brīdināja un runāja, atgriezieties no grēkiem, ja ne, Dieva dusma nāks pār jums, jo viņi bija pievērsušies tikai sev. Viņi bija aizmirsuši pa Dievu taisno tiesu. Bet Dievs deva norādījums, un viņi saprata to, ka būs diezgan slikti, un viņa visa tauta, viņa gavēja un lūdza. Un Dievs nāca ar apsolījumu. Un tad, kad mēs lasām Joela grāmatā, tas saskana to, kas ir rakstīts Apustuļu grāmatu 2. nodaļa, ka pēdējās dienās Dievs izlies no sava gara. Tad, kad viņi gavēja, lūdza, nožēloja savus grēkus, atnāca atmoda. Atnāca atmoda un Dievs deva apsolījumu, ka viņu sēja būs svētīta, viņa dzīves būs svētīts un ka Dievs izlies savu garu pēdējās dienās. Un to mēs lasām vasaras svētdienā, kad izlējās svētais gars, mēs lasām par šo garīgo atmodu, cik daudz cilvēku atgriezās, cik daudz atdeva savu dzīvi Jēzum, kā mācekļi gāja un veidoja draudzes un cik daudz pievienojās viņiem. Tātad tas izmaina atmosfēru, tas atnes garīgu atmodu. Mēs lūdzam daudz par atmodu savā valstī. Mēs tāpat lūdzam Latvijā, lai nāk garīga atmoda un lai šeit nāk garīga atmoda, lai cilvēki piedzīvo. Bet ja visi nāk kopā un ja visi paņemt kopīgi gavēnu un lūk par to iestātos, tas ir baigais spēks. Tā ir baigā atslēga, lai varētu garīgajā atmosfērā, garīgajā telpā kaut ko izmainīt. Tas pats arī bija par šo garīgo atmodu, ko es runāju arī par šo pašu Jonu, par šo pašu Nīniju. Dievs gribēja iznīcināt, bet atnāca atmoda, visi viņi atgriezās, visa tauta atgriezās. Piedzīvoja Dievu. Ikreiz, kad Dieva ļaudis kļuva trūli un pašapmierināti un atsaucās lūkšanas un gavēņa aicinājumu, viņi piedzīvoja atmodu. Vēlreiz iedegās garīgi uguns. Caur lūkšanu un gavēšanu Dievs aizdedzina vēlreiz uguni, šo atmodas uguni. Ja tas ir arī mūsu dzīvē, tad to vajag praktizēt. Ja? Atmodu tavā namā, tavā ģimenē, tu varbūt daudz lūdz par saviem tuviniekiem un nekas nenotiek. Tavs vīrs neatgriežās, tavs sieva neatgriežās, tavu bērnu neatgriežās, tavu radinieku neatgriežās, tu esi lūdz, varbūt gadiem paņem vienkārši gavēnu un lūkšanu. Un tas atvērs durvis garīgai atmodai tavā dzimtā. Dievs no mums neatkāpjas, Dievs vienmēr ir līdzās. Kā viņš neatkāpās no Izraēla tautas, viņš vienmēr bija ar viņiem, bet viņš bija pagājis nost, bet Dievs vienmēr turēja nomodā savu aci par viņiem. Bet Dievs viņiem deva, speriet šo soli, sāciet kaut ko darīt. Tad nākamais, ko gavēšana mums palīdz saņemt skaidru atklāsumu un norādījumus no Dieva. Tad mēs atšķirsim Apustuļu darbu 13. nodaļu. Apustuļu darbu 13. nodaļu no 1. līdz 4. pantam. Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji. Barnaba un Simeons saukts Nigars, Kirenietis, Lūkijs un Manaēns, kas bija uzaudzināts ar Tetrahu, Hērodu un Sauls, ka tie kalpoja tam kungam un gavēja. Redziet, apustuļi, ko viņi darīja šie mācekļi. Viņi kalpoja tam kungam un viņi gavēja. Tātad kalpoja un gavēja. Tajā brīdī, tur rakstīts, svētais gars sacīja, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Akal, ne tikai kalpoja, bet viņi kalpoja plus gavēja. Un tajā brīdī, tajā posmā svētais gars sāk runāt. Un svētais gars runāja, nošķiriet man, atdaliet viņus no draudzes, jo es viņus esmu nolēmis sūtīt kaut kur citur. Tad, kad mēs arī lūdzām par kaut kādiem saviem aicinājumiem, par savām kalpošanām, ja mēs nezinām, kur ir mūsu vieta, kas man ir jādara, tad paņem lūkšanu un paņem gavēšanu, un tu sapratīsi, kur tev ir jābūt. Svētais gars runās.
Un to mēs varam tālāk izlasīt Apustuļu darbu 14:23, kā tāds papildinājums. 14:23. Ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecajus, gavēdami un Dievu lūgdami. Viņi tos nodeva tā kunga ziņā, kam tie bija sākuši ticēt. Tātad viņi lūdza, viņi gavēja, un viņi nodeva Dievam, lai viņi varētu kalpot draudzā. Tātad lūkšana un gavēšana, tas ir tā, lai tu saprast, kāds ir tavs aicinājums, kur tev ir jābūt, kāda ir tava kalpošana, tava misija. Ja tu vēl jau šobrīd vēl nezini, kur Dievs tev grib lietot, paņem lūkšanu un gavēšanu. Un Dieva vārds saka, Svētais Gars runā. Tātad nākamais gavēšana palīdz atgrūst vai atbrīvot dēmonu spēku pār jebkuru situāciju. Daniela grāmata 10. nodaļa. Danielam bija gavēns 21 dienu. Daniela grāmatā tur ir viens gavēns, kas ir 10 dienas, kur viņš ēja tikai dārzeņus, lai būtu šis izskats. Bet viens gavēns viņam bija 21 diena, un 21 dienā viņš lūdz par savu tautu. Viņš lūdz par savu tautu, lai Dievs apžēlojas, lai Dievs pasargā un paglāba Izraēlu tautu, jo viņi bija aizvest gūstā. Viņi bija aizvest šajā gūstā, un 21 dienu gavēnī pēc tam atnāca pie Daniela sargeņģelis Gabriels, un viņš teica, Persijas sargeņģelis viņu bija aizturējis 21 dienu. Un viņš teica, labi, ka atnāca Mihaels, eņģeļu virspavēlnieks, un viņš iesaistījās cīņā, ka Gabriels var atnākt pie Daniela un atnes Danielam atklāsmi par pēdējiem laikiem. 21 dienu gavēnī, kamēr Daniels lūdz, notika garīga cīņa. Debesīs notika garīga cīņa. Un ienaidnieks centās aizturēt šo Gabrielu, šo eņģeli, lai viņš neatnāk pie Daniela un lai viņš neatnes Danielam izskaidrojumu un atklāsmi. Bet patiesībā, tad, kad Daniels lūdza, viņš atraisīja šo Dievu spēku. Un tad, kad viņš bija šajā gavēnī un lūdza, tad Dievs izsūtīja Mihaelu, un Mihaels atnāca, un Mihaels iesaistījās cīņā, un Gabriels atnāca pie Daniela, un viņš varēja pateikt tas, kas viņam ir jāpasaka. Ja tums spēki koncentrējās ap mūsu dzīvēm, draudzi, tautu, mūsu apkārtējiem cilvēkiem, ja mēs paņemam lūkšanu un gavēšanu, tad Dievs atsūta savus spēkus, kas reāli iztum tums spēkus ārā. Tie, kas ir koncentrējušies, kas neļauj atnākt kaut kādiem atrisinājumiem garīgajā telpā, Dievs atsūta savus spēkus, tie ir eņģeļi, kas iztum ārā tums spēka eņģeļus. Un atnāk atrisinājums. Tas pats arī bija Esterei. Esters grāmata 4:16. Tad, kad Esterei bija jāiet pie šī ķēniņa, ka gribēja nogalināt šo jūdu tautu, ka viņi pateica šeit savai tautai gavējiet tās 3 dienas, 3 nakts, reāli garīgajā atmosfērā izmainījās viss. Tas cilvēks, kas gribēja nogalināt, ar viltu, kas gribēja nogalināt visus jūdus, beigās sanāca tā, ka viņš pats tika pakārts. Dievs visu pavērsa kājām gaisā, jā. Lūkšana un gavēšanas atslēga izmaina situāciju. Garīgajā telpā izmaina situāciju. Dievs atsūta savus gaismas spēkus, savus eņģeļus, un viss izmainās. Un par Danielu, tad, kad šis Gabriela eņģelis atnāca pie Daniela, tur bija vairāk vīri, bet Daniels vienīgais redzēja šo parādību. Viņš vienīgais sastapās ar šo eņģeli. Un neviens cits neredzēja, tikai Daniels redzēja. Nākamais gavēšana palīdz mums saprast virzienu turpmākajā ceļojumā ar Dievu. To mēs varam izlasīt Ēzdras grāmata 8:21-23. Ēzdras grāmata, tā ir pirms Nehemijas grāmatas. Ēzdra 8:21-23. Ja mums ir kaut kur jādodās, kur Dievs mums ir nolīdzis doties, un mums vajag apsardzību, mums vajag vadību, tad atkal lūkšana plus gavēšana ir tas, kas mums palīdz virzīties, un Dievs mūs pasargā.
Tad Ēzdras grāmata 8:21-23. Un es izsludināju tur gavēni pie Ahavas upes, lai zemotos mūsu Dieva priekšā un izlūgtos no viņa līdzenu ceļu sev pašiem, mūsu mazajiem bērniem un visai mūsu mantai. Bet es kaunējos prasīt no ķēniņa karaspēku un jātniekus, kas lai aizsargātu mūsu ceļā no ienaidnieka, jo mēs bijām sacījuši ķēniņam tā: mūsu Dieva roka valda par glābiņu pār visiem, kas meklē viņu, bet viņa vara un dusmas ir pret visiem, kas viņu atmet. Tā mēs gavējam un lūdzām no mūsu Dieva palīdzību šai lietā, un viņš ļāvās pielūgties. Ēzdra bija viens no šiem priesteriem, kuram bija jāizved šī Izraēla tauta no Trīmas, bija jāved uz Izraēlu, uz Jeruzalem apakaļ. Un viņi lūdza, un viņi gavēja, lai Dievs pasargā viņas ceļā. Gan bērns, gan mantu, un viņiem nevajadzēja nevienu karaspēku, tāpēc, ka Dievs ļāvās, ka viņi pielūdza, un Dievs sūtīja savu apsardzību, ka viņš sargāja viņas ceļā. Arī tad, kad mums ir kaut kur jādodās, mēs paņemam gavēnu un lūkšanu, un mēs lūdzam, lai Dievs mūs sargā ceļā, lai Dievs mūs vada, lai neviens nelaimes, neviens posti kaut kādi nenotiek. Ja mēs skatāmies apkārt, tāpat visādas situācijas notiek valstī ar visādiem kariem un tā tālāk. Ja Dievs mūs kaut kur vada uz kaut kurien, tad viņš arī mūs pasargās ceļā. Amen. Ja Dievs tev ir nolēms no punkta A līdz punktam B aizvest, viņš tev arī aizvedīs. Vienalga kādas situācijas apkārt notika pasaulē, Dievs tev vedīs. Bet tu paņem gavēnu un lūkšanu, un Dievs vienkārši šajā atbrīvošo pārdabīgo spēku, šo klātbūtni. Nākamais, pēdējais. Gavēns palīdz padziļināt mūsu tuvību ar Jēzu. Un to pēdējo rakstiet mēs izlasām Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa, 14-15. Mateja 9, 14-15. Pēc tam Jāņa mācekļi atnāca pie viņu un sacīja: kāpēc mēs un farizēji gavējam, bet tavi mācekļi negavē? Un Jēzus tiem sacīja: vai kāzu ļaudis var bēdāties, kamēr līgavainas pie viņiem, bet nāks dienas, kad viņiem atņems līgavaini, tad tie gavēs. Viņi nāca Jēzum un prasīja, kāpēc tavu mācekļi negavē. Un Jēzus viņiem tās skaisti atbildēja: kamēr es esmu pie viņiem, viņiem nav jāgavē. Viņiem esam mēs, viņiem ir Dieva klātbūtne. Un gavēšana un lūkšana ir vēl viens instruments, vēl viena atslēga, lai mums būtu šī personā, šīs personīgā intimitāte ar Jēzu, šis tuvums. Tas apmēram ir gavēns šeit ir spēcīgs paziņojums, kas saka Jēzum: es gribu tevi vairāk nekā manu ēdienu. Tu man esi svarīgāks par šīm lietām, un es ilgojos pēc tavas klātbūtnes. Tātad, ja tu gribi tuvākas attiecības ar Jēzu, tad paņem gavēnu un lūkšanu, un Dievs tev būs vēl dziļāks, vēl tuvākas attiecības. Un tu izbaudīsi šo personīgo laiku kvalitatīvu un brīnišķīgu, un kas var izmainīt tavu garīgo situāciju. Amen. Tātad, viss šīs lietas, es ceru, ka jūs pierakstījāt. Gavēnis atbrīvo Dievu spēku tavā dzīvē. Amen. Un gavēns ir viena no atslēgām, ko mums vajag pielietot. Atceramies, slimība vai brīvība no kaut kādiem nešķīstiem gariem, gavēns un lūkšanas ir kā atombumba, kas vienkārši iznīcina visu tumsu valstību. Lūdzam, nav rezultāts, ņemam gavēnu un lūkšanu, un tas vienkārši atrisinās. Tas vienkārši to Jēzus izdarīja kurmēmot garu, izdzina ārā. Tas pats arī šodien. Jēzus ir tas pats, kas vakar, šodien un mūžīgi. Nekas nav mainījies. Mēs stāvam uz Dievu vārdu, un mēs pasludinām, un mēs rīkojamies tā, kā tas kungs ir teicis. Amen. Tā kā, lai Dievs mums palīdz, tas ir tāds izaicinājums, un es gaidu, kad atbrauks mācītājs Andrs apakaļ, man būs arī ar viņu saruna, bet šajā nedēļā Dievs ielika tā spēcīgi manā garā draudze, būs laiks iet gavēnī un lūkšanā. Draudzēji būs jāiet gavēnī un lūkšanā, tāpēc, ka tas būs, ka Dievs mums parādīs, atvērs kaut ko jaunu,
rādīs virzienu, mums ir jāsaņem no Dieva, kas mums ir jādara tālāk. Lai tas nav tikai kaut kāds, kā mēs gribam, bet mums ir svarīgi kā draudzē, ko tu, kungs, grib, lai mēs darām. Kur mums jāvirzās, kas mums ir jādara. Un gavēns un lūkšana izmainīs vispār atmosfēru, garīgu atmosfēru draudzē, izmainīs kalpošanas, izmainīs situāciju ģimenēs, laulībās, bērnos un tā tālāk darbos un visur. Visur, kur mums vajag atrisinājumu, kur mums vajag izlaušanos, izrāvienu, mēs ņemam gavēnu un lūdzam. Un arī to, ko es šorīt teicu, ka mums būs gavēns, mums būs lūkšana arī ceturtdienās. Tad, kad mēs nākam draudzes lūkšanā, mēs ņemam tajā dienā gavēnu, mēs lūdzam, un tā būs atslēga, kur mēs dabūsim izlaušanos. Izlaušanos cilvēkiem vajag izlaušanos, draudzē vajag izlaušanos. Situācijām ir jāmainās. Un arī, ka mums būs dievkalpojumi, mēs arī svētdienā, pirms dievkalpojuma mēs gavējam. Gavējam un lūdzam, un lai šis dievkalpojums ir Dievam par godu. Amen. Un ko es aicinu, ka mēs varam piecelties. Mēs visi kopā varam arī dziedāt lūkšanu mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Un šie arī ir tik spēcīgi vārdi, lai tas iesakņojos mūsos un lai tas nosēžās tiešām, ka mūsu skati ir vērsti uz Jēzu, ne uz to, kas pasaulē. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tikai uz Jēzu skatu vērs, tikai uz Jēzu skatu vērs, tikai uz Jēzu skatu vērs. Tev pieder valstība, spēks un gods mūžam, amen. Tavs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, debesīs tā arī virs zemes. Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Tikai uz Jēzu skatu vērs, tikai uz Jēzu skatu vērs, tikai uz Jēzu skatu vērs, tikai, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos, amen. Tev
pieder valstības spēks un gods mūžam amen. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos amen. Tev pieder valstības spēks un gods mūžam amen. Tikai uz Jēzu skatu vērst, 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 jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos amen. Tev pieder valstības spēks un gods mūžam amen. Jā, debes Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo vārdu. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu atgādini mums kā draudzē, Dievs, kungs, šo gavēšanas un lūkšanas principu, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, kad Tu gatavo draudzi, ka Tu gatavo ikvienu, Dievs, kaut kam vēl lielākam, vēl nopietnākam. Un es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu palīdz mums pielietot šos debesu valstības principus. Palīdz mums gavēt un lūgt, Dievs, tā kā Tu to vēlies. Kungs, lai mēs varam saņemt, kungs, savus brīnums, ka mēs varam saņemt norādījumus, atklāsums, viss, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu virzītos uz priekšu, kungs. Un es lūdzu, Svētais Gars, lai Tu mums tiešām palīdzi. Lai tas nav ķeksīšu pēc, bet lai tas viss, Dievs, ir Tev par godu, Tēvs. Ka mēs arī varam tādi garīgi pieaugt un būt garīgi nobriedušā. Kungs, kad arī šī gavēšana, tas ir savu veidu disciplinēšana. Tas ir pielikt pūles, bet es lūdzu, Svētais Gars, ka Tu runā uz ikvienu. Kungs, runā uz ikvienu, kungs, attiecībā par laiku, kādu gavēt arī. Bet lai mēs to sākam praktizēt un pielietot savā ikdienā. Jo Tu mums rādīji piemēru jau no Mūzes laikiem, kungs. Arī šī Dieva vīri, kungs, viņi gavēja un viņi sastapās ar Tevi. Un viņa dzīves tika izmainīts. Un viņa kalpoja, kungs, Svētā gara spēkā. Tavas valstības celšanai, kungs. Paldies Tev, Tēvs. Un es lūdzu, lai mēs esam vienmēr nomodā, jo gars valda pār miesu, kungs. Es lūdzu, atspirdzim mūsu Svētais Gars, piepild mūs. Halleluja, paldies Tev, kungs. Es lūdzu, Tēvs, arī par nākamo nedēļu, ka Tu mūs svētī, ka Tu mūs vādi, lieto, māci, lai mēs esam efektīvi un par svētību, Dievs, tur, kur mēs esam, kur mēs būsim. Lai caur mums, Dievs, Tu var runāt, Tu var strādāt. Es lūdzu, kungs, lai mēs ar saviem darbiem Tevi pielūdzam un Tev pagodinam. Lai mēs visu, ko mēs daram kā priekš Tevis, Tēti. Jo paaugstinājums vienmēr nāk no Tā kunga. Tas kungs saka, es uzticams mazās lietās, es Tevi iecelšu par lielākām lietām. Dievs saka, Viņš vienmēr grib, lai Tu dari kaut mazāko lietiņu, bet Tu dari uzticīgi, kā tam kungam, un paaugstinājums nāk no Dieva. Un ka mēs to nedaram ar kurnēšanu, bet ka mēs to darām pateicībā. Pasakies Dievam par to, kas Tev ir. Pasakies par to, ko Tu dari. Novērtē to. Paldies Tev, Tēvs. Es lūdzu svētī mūsu bērns, kungs, kas ir skolās, kas ir bendārzos. Es lūdzu, lai pār viņiem ir Tava asiņa apsardzība. Lai Tavi eņģeļi ir klātesoši pie viņiem, Dievs. Lai viņiem mācībās, kungs, ir gudrība. Es lūdzu, lai viņi ir paklausīgi vecākiem, Dievs. Es lūdzu, lai katrā namā, kungs, ir miers. Lai miers ir katrā namā, katrā ģimenē, Tēvs.
lai ir mīlestība, lai ir saticība, kungs, lai ir vienotība un vienprātība, kungs, lai katrā namā Jēzus tu esi centrā. Tēvs, es lūdzu par finanšu svētību katrā ģimenē, ka tu, Dievs, nodrošini, ka tu pabaro, ka tu apklāji vajadzības, Dievs, ka tu piemet šīs piemetamās lietas, kungs. Paldies Tev. Halleluja. Halleluja, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Viss, lai pagodina Tev, Dievs. Paldies Tev, kungs. To visu Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Dievs labs. Nu ko, prieks, kad jūs bijāt. Paldies visiem, kas atnāca, paldies, kas skatījās.
Paldies, Rainer, ka tu šodien pirmo reizi. Paldies, ka vēl viens savējais ir šeit. Tā kā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, mēs nekur neizklīstam, mēs ejam uz sadraudzību. Mums izmainās arī vakarēdienas, ja? Mēs baudīsim vakarēdienu nākamo svētdienu. Nevis mēneša pirmajā, bet mums būs mēneša pēdējā svētdiena. Tā kā nākamā svētdiena būs svētais vakarēdienas. Un nākamā svētdiena mēs arī apsveicam visus jubilārus. Ja? Vienreiz mēnesī mēs apsveiksim visus jubilārus. Tā kā, lai Dievs svētī un lai Dievs jūs bagātīgi vada un lieto. Amen. Un tie, kas varbūt nav savus datus iedavuši vai pateikuši, kad viņiem ir dzimšanas diena, mēs labprāt gribētu to zināt. Lai mēs varam arī jūs apsveikt un jā, lai mums visiem priecīgi kopā. Tā kā pie Kristīnas tad jāpieiet ir un jāpiesakās. Svētīgi jums visiem nedēļu.